Kāpēc Jēzus paklausīja, kāpēc Jēzus darīja visu to, ko viņš darīja? Es esmu dzirdējis visādas versijas, bet es zinu, ka viena un pati galvenā lieta, viņš mīlēja tēvu, un otrā lieta, viņš mīlēja cilvēkus, tev un mani. Šī viena motivācija, mīlestība viņa sirdī, kas viņam lika atnākt šeit uz pasaules. Ja tas būtu bijis savādāk, tā kā Bībelē teiks, ka caur Jēzu viss ir radies, viņš bija vārds, bija pie Dieva, vārds bija Dievs, caur viņu viss radies, un šeit pateikt, tā, pietiek, tas bardaks viss ir apnicis ar šitiem muļķiem, ņemties, izslēdzam to visu un davai pa jaunam, pārstartējam programmu. Bet tādā laikā, kad ja Dievs skatās mūžībā un viņam ir spēja skatīties, es pilnīgi iztēlojos to, kā viņš tādā dienā, kad cilvēks bija kritis un kad viņš domāja droši vien, ko darīt, tādā brīdī viņš redzēja, teiksim, es par sevi runāšu, viņš redzēja kā Aivaru, ka 59. gadā piedzimst tāds Aivars. Būs tur viss kāds dzērais, huligāns, viss kāds tur bardaks viņa dzīvē. Bet tad, 33 gados, es viņu uzrunāšu, un viņš ar asarām atsauksies. Un tu saproti, ka Dievs no mūžības to redz. Viņa mīlestība viņam neļauj izbeigt cilvēks. Viņš vienu redz, bet viņš redz tūkstošus. Šodien uz pasaules ir miljoniem kristiešu, simtiem miljonu kristiešu. Lūk, kāpēc Dievs vilcinās. Lūk, kāpēc Dievs neiznīcina neko. Tāpēc, ka simtiem miljonu cilvēki ir tie, kas viņu tāpat kā mēs te pielūdz, mīl, gaida viņa parādīšanos. Un viņš to redzēja jau 1000 gadu atpakaļ. Un viņš teica tā dēļ, ka viņi ir tādi, ka viņi būs tie, kas paklaus. Tu jau neesi robots. Tev piespieda Dievs ar pierasita pa sienu, lai tu paklausītu. Viņš tev uzrunā un tu atsaucies. Tas ir no tavas gribas. Viņš tev uzrunā un tu atsaucies.